Tu raksti, ka nevar ciest tos, kuri nevingro, un tavs darbs ir fokus rūpēties par citu veselību. Tad sanāk, ka caur savu nepatiku tu disciplinē citus. Jāsaprot, ka katrs pats rūpēs par savu veselību. Protams, izvēlētos sev kaut kādu mentoru vai skolotāju savā ceļā, kas to parāda, kā pareizi to būtu jādara. Bet tas lēmums rūpēties par sevi jau jāpieņem pašam. Es šeit runāju par iekšējo disciplīnu. Vispirms fokus uz sevi, lai nebūtu vajadzības ienīst citus vai sevi. Un tādā veidā darīt lietas caur mīlestības un pieņemšanas prizmu. Tad, kad cilvēks ir tīrs no iekšas, tad viņš arī var tīri koncentrēties uz citiem, palīdzēt, sniegt savu ieguldījumu šajā pasaulē kopumā. Tikai tad rodas iespēja saprast cilvēku un pieņemt tādu, kāds viņš ir. Jo kā ir, tā ir. Jo ir dažādi cilvēki, katram ir savas programmas, kas viņu vada. Un es tikai stāstu par to, ko es esmu pieredzējis un izpratusi caur sevi, nevis grāmatā izlasījusi. Un ja fokus uz sevi ir egoisms, vai tas nozīmē, ka fokusēties un censties kaut kā mainīt citus ar savu lielo es zinu labāku un tādu nosodījumu pozīciju ir pareiza rīcība? Un pēc kā tu spriedi par manu disciplīnu? Vai mēs vispār esam tikušās? Esam bijuši vienā sporta zālē vai, es nezinu, darba vietā? Pēc kā? Turklāt vēl, ja cilvēks kliedz komentāros, tas nozīmē to atkal. Cilvēks reaģē ne jau uz manis personīgi, bet uz savām iekšējām emocijām, dusmām, aizvainojumu, sajūtu, ka kādreiz viņu nav sapratuši vai novērtējuši. Mans ieraksts vienkārši pieskārās šai iekšējai brūcei, un tas aizstāvības mehānisms uzreiz reaģē. Automātiski jāuzbrūk briesmas. Tas man nav saprotams, tā tad jāuzbrūk. Jo mans video tieši aktivizēja tavu daļu, kura dusmojas, kura nav pieņemta. Un tajā brīdī tu vairs nedzirdi saturu, tikai savu iekšējo troksni, kas metās uzreiz aizstāvēt.